kad man bija 38 gadi, es gaidīju savu 4. bērnu. Un šis būs stāsts par svaru un par atgūšanos no dzemdībām. Man mamma teica, šoreiz jau tev nebūs tik viegli zaudēt to svaru, jo jau gandrīz 40 un tā, bet es jau zināju, ko nozīmē organisma attīrīšana. Es zināju, ka es visu organismu varēšu savākt pēc dzemdībām. Arī, ja 40, arī es nezinu, kaut vai 50 gadi, ja ievēro disciplīnu un tiešām iziet organisma attīrīšanu vienu vai vēl nākamo, cik vajag, cik tas organisms prasa, tad to var izdarīt. Man nekad dzīvē nav bijušas problēmas ar lieko svaru. Man ir bijuši pašai savi tādi liekie kilogrami, kurus es veiksmīgi māku noslēpt. Un, izmantojot apģērbu. Un cilvēki no malas domā, ka es esmu riktīgi tieva un viss ir forši. Bet katru no visām 4 grūtniecībām es pieņēmu svarā par kaut kādiem 16-18 kilogramiem. Pirmais bērns man bija 22 gados, un tad īstenībā nebija tik viegli nomest svaru. Es domāju, ka tas bija saistīts arī psiholoģiski, jo jauna loma. Es viņu nometu beigās, protams, bet viņš ilgi man turējās. Diezgan ilgi nācās atgūt savu pirmsdzemdības svaru, pirmsgrūtniecības svaru. Ar 2. bērnu tas bija super ātri. Es jau, kad meitai bija 2-3 mēneši, es biju riktīgi tieva. Es biju tievāka nekā pirms grūtniecības, bet tas arī saistīts droši vien ar kaut kādu varbūt savu veidu stresu un to baigo skrējienu, jo tie, kuriem ir 2 bērni, tie zina, ka ir nenormāli grūti, nav iespējams tikt galā ar 2 bērniem. Tā ir pārēja no tā pirmā bērna, ja, ka tev ir 1 un 2 vecāki uz 1 bērnu, un tagad ir tie 2 bērni, un tu nezini kā, un tad tu pārdzīvo, ka tu nevari veltīt tam pirmajam tik daudz uzmanības, vai tu, kaut kā tur viss tā aiziet, jā, ar 2 bērniem. Vecāki, kuriem ir 2 bērni, saka, ka viņiem ir visgrūtāk. Man arī tā likās. Tad man tas svars ļoti ātri nogāja. Jā, bet ar 4. bērnu 38 gadi, arī plus, laikam, 18 kilogrami man bija, un es parādīšu bildi, kā es izskatījos, kad viņam bija 3 mēneši. Protams, ka tur var redzēt kaut kādas niansītes, ko vēl vajadzētu pievilkt tajā brīdī, ja, bet es kaut kā mierīgi devu sev laiku, bet es domāju, ka priekš 4 dzemdībām, 4 grūtniecībām, kur katru reizi viss organisms ir izstēpīts, kad šis rezultāts ir ok. Bet kur vislabāk to var redzēt šo rezultātu manējo? Vislabāk var redzēt bildēs pirms un pēc. Kas man visvairāk pārsteidz? Patiešām ikdienā liekas, nav jau tik traks tas liekais svars un tā, bet ķermenis nav skaists. Viņš nav pievilkts, viņš ir grumbuļains. Un šajās bildēs to var tik labi redzēt, visas tās kontūras, viņš nav nostiepts. Un šīs bildes vienkārši, kad es uztaisīju pirms un pēc, jā, es jūtu, ka ir brīvāk, ka varbūt nav kaut kāda tūska un kājas, jā, kādas viņas ir stingras, jo es nesportoju. Un kājas ir tik stingras un nostiepta āda vienkārši, tas nav izstāstāms. To visu var dabūt, piekoriģējot uzturu un izejot organismā attīrīšanu. Tiešām. Ne visiem varbūt tās tik labi veicās, un pirmajā reizē parasti veicas labāk, jo pēc tam jau ir tā kā grūtāk saņemties, cilvēks ir atslābis, bet tam ir jāieietās kā dzīvesveidam. Lai mēs sevi uzturētu pēc tiem 35, pēc 40 vai vēl tālāk, mums ir vienkārši tas ir dzīvesveids. 2 reizes gadā mēs attīram organismu, ikdienā mēs dzeram viegli sārmainu dzīvu ūdeni. Tāpat arī profilaktiski ik pa laikam pamainam uzturvielas, ko mēs palietojam papildus savam uzturam, bet ir visu laiku jāpievaktē sevi. Tur vairs nav nekāda haļāva, nevar vairs izbraukt ar jaunības bonusiņiem, ja? Tur ir darbs pie sevis, bet ir ļoti forši, ka tu redzi to rezultātu. Bet, protams, kad ļoti, ļoti liela nozīme ir nervu sistēmai. Nenormāli. Pieņemsim, ir arī tādi gadījumi, kad ir ļoti grūti arī ar organismu attīrīšanu nomest svaru, bet pirmkārt ir jākārto nervu sistēmu. Tas ir ļoti saistīts, jo attīrot organismu restartējās visas iekšējās sistēmas, bet jāņem papildus atbalsts nervu sistēmai. Un visas tās mūsu bailes, tie pārdzīvojumi un stresi, viņi mums uzliek tādu
drošības barjeru, drošības buferīti, un tas ir tāds liekot auku veidā uz vēdera vai vēl kaut kur. Tā ka jā, bet es noteikti iesaku vismaz vienu reizi pamēģināt attīrīt organismu, paskatīties, kā būs, un ja ir sajūtas labas, tad iekļaut to savā ikgadējā pasākumā, ikdienā vispār. Paņemt to sev kā dzīvesveidu. Kā tīrīt zobus no rītiem, kā iet dušā, tāpat paņemt šo no iekšpuses.